Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par cerību, kurā nepamet kaunā. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs, Dievs uzlūko tos, kur ir bezcerībā. Uzlūko tos, kur ir mazticībā. Dievs vairo mūsu ticību. Vairo katra skatītāja ticību, Dievs. Vairo cerību, Dievs, cerība ir liela, kā Pāvils teica, ticība, cerība un mīlestība. Dievs vairo mūsu cerību bezcerīgās situācijās. Dievs uzlūko tos, kuri tagad ir tādā brīdī, kad ir visu izdarījuši un vairs neko nevar paši. Ticu, Dievs, ka tas ir brīdis, kad Tavs spēks mūsu nespēkā var varens parādīties. Dievs lieto šo raidījumu, ka cerība vairojas, ka Tava valstība aug. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Atceros tādu stāstu par kaut kādu puisīti, kas bija kaut kādas lielās problēmās, vai nu vecāki skandalē, vai tur bija kāds iebrukums vai vardarbība. Neatceros detaļas, bet atceros šī bērna domas. Viņš cerēja, ka supermens ieradīsies un viņu izglābs. Bērns, kur ķerās bezizējas situācijā, kaut kur piedomāt tēlu, ko viņš caur Hollywood, caur filmām ir dabūjis. Mums tā nav. Atceros es arī savā bērnībā, kad mani vecāki skandalēja. Bija viena epizode tāda sevišķi dramatiska. Kad mēs visi trīs bērni sēdējām istabā, un tas skandāls bija virtuvē starp tēti un mammu, un iespējams tētis bija piedzēries, neatceros vairs detaļas. Man bija gadi, varbūt es nezinu, cik kādi 5. Un mēs sēdējām tajā visi trīs bērni, tā sasēdušies rindiņā uz gultas. Es atceros to bezpalīdzīgumu sajūtu. Tādu cerību, protams, bija, ka tūlīt vecāki tomēr izlīgs. Bet tā sajūta bija tāda, it kā zemeslode būtu pārlūzus uz pusēm. Vienkārši tas bērns jau, ko viņš var atrisināt? Neko. Viņš vienkārši gaida, kaut tas pāriet, kaut tas pāriet, kaut tas pāriet. Tā sajūta ir dramatiska. Pie Dieva sadzīst visus mūsu rētas, visus, kur mēs esam bijuši klāt. Kaut kur ir sātans kaut ko darījis, un tas ir ļauni, viņš ir ļauns. Azartspēļu atkarības periodā es sapratu, ka sātans ir sadists. Jo tas, ko es ceru uz kaut ko pasaulē, tur azartspēļu kontekstā, es to nedabūnu. Sātans ir melis. Tātad viņš ir sadists, viņš ir melis, mēs redzam to rakstos. Mums pie viņa nav jāpaliek. Viņš mūs nav pelnījis. Mēs gribam pie Dieva. Dievs mūs glābi. Jēzus meklē un glābi pazudušo. Un ticība ir vairogs, un ļaunā ugunīgās bultas atsitās pret vairogu, un mums neko nenodara. Ticība uz Kristu. Cerība uz viņu. Un cerība arī ir liela lieta. Un toreiz es cerēju, ka gaidīju, ka tas skandāls beigtos, un tas arī notika, bet es toreiz neticēju Dievam, mūs nemācīja ticībā. Vēlāk, kad es iegūtu ticību, es cerēju uz Dievu. Bija posms manā dzīvē, kad es pat neticēju īsti. Es nezināju, Dievs man palīdzējis vai nē, bet tā cerība nezūda. Atkarības periodā, kad es jūtos ļoti nospiests, ļoti nelaimīgs, depresīvs stāvoklis bija, es vienalga cerēju uz Dievu. Savās problēmās, kādās es esmu bijis, es esmu cerējis uz Dievu, uz viņu brīnumu. Un turpat nav īsti ticības, bet tā ir cerība. Un es tagad saprotu, man šķiet, ka es saprotu, kāpēc Pāvils liek cerību pie ticības un mīlestības, ka šie 3 lielie, un ka tur cerība. Un ko mēs dzirdam pasaulē? Cerība, muļķi mierinājums. Neticīgiem var būt, mums nē. Mums cerība, tas ir viens no 3 lielajiem. Ticība, cerība, mīlestība. Azartspēļnieki, kuri necer vairs ne uz ko, viņiem nav ticības Dievam, viņi taisa pašnāvības. Vēl pirms kādu laiku nesen uzzināju par 2 cilvēkiem, kas ir pašnāvības uztaisījuši. Dēļ azartspēļu problēmas. Sātans viņus noķer, apmāna, un viņiem nav cerības. Kad es biju sagumis 1996. gadu, es reflektēju par savu grēcīgumu jau Kristu būdams draudzē. Un es redzēju savu nepilnīgumu, es redzēju, ka man godkāre, kaut kāds pasaulīgs domas ir klātesošs visur, arī kristīgā kalpošanā manā. Un es biju ļoti nospiests par to, man likās, kā tā.
Un uz brīdi man bija tik grūti, man likās, nav izējas. Un es lūdzu Dievu, tāpēc, ka mums ir cerība uz Dieva palīdzību. Un es lūdzu, un Dievs man mierināja. Mierināja tik brīnumaini. Tas bija viens no maniem lielākiem brīnumiem, ko es piedzīvoju. Es tagad nestāstīšu detaļas. Ir cilvēkam es to esmu izstāstījis, kas notiek, bet tas bija, spilgti. Un es saņēmu mierinājumu no augšienes. Bezcerīgā situācijā, vai arī mums ir cerība kaut vai nedaudz. Mums vajag, kad Dievs nāk un mūs mierina. Tāpēc, ko mēs darām? Mēs nepadodamies, mēs paliekam lūkšanā. Lasīsim vienu epizodu rakstos par kādu situāciju, kur cerība vēl bija, bet it kā jau bija zudus. Katrā ziņā mūsu brāļi Kristū pirms daudziem gadsimtiem bija situācijā, kad viņiem bija grūti. Lūks evaņģēlijas 24. nodaļa, 17. pants, un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļu, un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm. Tātad Jēzus Kristus ir ticis sists krustā, viņš ir miris, viņš ir apglabāts, viņš ir augšām cēlies, un viņš ir parādījies mācekļiem. Un tie ir 2 mācekļi, kuri iet pēmā uz ceļu nepareizā virzienā, viņiem bija jābūt kopā ar draudzi, viņiem bija Jeruzalemē jāgaida svētā gara izliešana, un viņi nesagaida, viņi iet projām. Tātad viņiem ir problēmas ar ticību tajā brīdī. 24. nodaļā Lūkas evaņģēlijā 21. pāns, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs. Un turklāt šodien ir tieši 3. diena, kopš šīs lietas notikušas. 3. diena. Viņi saka, bet mēs cerējām. Tātad viņu sirdis ir pilns ar bēdām, tāpēc, ka viņi taču noticēja pareizi. Jēzus ir Mesija, glābšana jūdiem ir atnākusi. Viss piepildās, pravietojumi piepildās. Ciešanas aiz muguras, tās ciešanas, kas saistītas ar bezcerīgumu, ar grēku, ar nevarēšanu. Nāk varēšana, nāk glābšana, nāk pestīšana, piedošana. Viss ir, viss nāk. Un pēkšņi viņiem liekas, ka nav. Likās, ka ir. Viņi saka, bet mēs cerējām. Man likās, ka te būs. Uz Dievu jau gaida, uz Dievu cer. Šī ir ticības cīņa. Svarīgi šajā cīņā neiet prom. Kāda ir Dieva žēlstība? Viņi pat iet prom. Bet Jēzus nepamet savējos. Viņš nepamet savējos, lai vienalga, kur viņi ir atkrituši. Jēzus nepamet mani. Es biju atkritis tālu un dziļi. Es biju dziļā bedrē lielos dubļos. Lielā nevarēšanā. Es jūtos kā Jona, kurš lūdz tur no dziļumiem, no zivs vēdera. Kad liekas, viss ir cauri jau. Bet pie Dieva nav cauri. Nav cauri, kamēr Dievs nav pateicis, ka ir beidzies. Dievs uzlūkoja mani manā bezcerībā, manās grūtībās un izglāba. Viņš izglābs jebkuru, kas pie viņa vēršās. Viņš saka, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs. Viņi pareizi cerēja, un viņu cerība piepildās. Viņi cerēja pareizi. Ja tu liec savu cerību uz Dievu, tu ceri pareizi, un agrāk vai vēlāk, bet viņš nāks tev pakaļ, un viņš tev izglābs. Viņš nāk pakaļ. Kad es ap 2005. gadu sarūktinājos tur, ka Dievs tagad man nepalīdz kaut kā, un es domāju, es pats neatgriežos, tad nav nekas, kas tā ir pa beznosacījumu mīlestību, vai tiešām tā ir beznosacījumu mīlestība, vai tiešām tas ir agapē. Un es biju sarūktināts uz Dievu, un arī kaut kā sāku zaudēt cerību. Un Dievs atsūtīja vienu māsu Kristu, kur atbrauc ciemos un runāju Dieva vārdus, kas mani pamodināja garīgi. Man cerība, man ticība tika atjaunota. Un tad es sapratu, es vairs nekurnēšu. Dievs nāk pakaļ. Viņš nāk pakaļ, viņš meklē un glāb pazudušo, un savējos nepamet. Savus ievainotos Dievs nepamet. Visi, kas cer, nepaliks kaunā. Tāpēc, ka ja tu no sirds uzliec cerību uz Dievu, viņš to dzird, viņš to redz, viņš obligāti atsauc. Neiespējami, ka viņš neatsauktos. Ja tu no sirds uzliec cerību uz viņu, obligāti būs. Un varbūt, ja pat neatrisinās kaut kādā burtiskā veidā kaut kāda tavu problēma, nekas, viņš noteikti tev runās. Un tu vienalga dabūsi mieru. Kā Pāvils saņem mieru par dzeloni, viņam neizņem dzeloni, bet viņš saņem mieru no Dieva, jo Dievs ar viņu runā. Viņš saka, tev pietiek man žēlastība. Un viss Pāvilam, es ticu, ir miers. 3 reizes lūdzu, 4. reizi vairs neprasīja, tāpēc, ka bija miers no augšienes.
Kas notiek tālāk? Jēzus ar viņiem runā. Viņiem ko stāsta? Viņiem stāsta par sevi no rakstvietām vecās derības. Viņu sirds deg. Vēlāk viņi konstatē, tātad viņš lauž maizi. Viņa acis atverās, viņi saprot, ka tas ir Jēzus, ka viņš ir augšām celēs. Tātad viņu cerība piepildās. Viņi cerēja pareizi. Uz brīdi bija grūti, bet pēc tam tā piepildījās. Garīgā nozīmē cerība nav muļķa mierinājums. Cerība ir Dieva dāvana. Cilvēki bezcerībā taisa pašnāvības. Mēs tā nē. Mēs ceram uz Jēzus palīdzību. Pat tad, ja apkārtēji vispār ne uz ko necer, mēs ceram uz Jēzu līdz pēdējām brīdīm, līdz pēdējām elpas vilcienam. Jēzus sargā mūs, mūsu sirds. Glāb mūs vienmēr, kad tas ir vajadzīgs. Jēzus Kristus vārdā. Romiešiem 5.3, bet ne vien par to mēs teicam sev laimīgs arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību pastāvību cerību, bet cerību nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izliet Dieva mīlestību ar svēto garu, kas mums dots. Tātad, kāda ir šo cilvēku pieredze, kas gāja pie Emaus ceļu? Viņi ir grūtībās. Viņi grūtībās, bet Jēzus viņus glābi, uz viņiem runā, pēc tam viņi saprot, ka cerēt uz Jēzu ir pareizi. Vienalga, kā izskatās. Izskatās, ka viss ir slikti, Jēzus ir miris, viņa nav. Tas ir, nevajag uztraukties par to, ko acis redz, ir svarīgi skatīties uz debesīm. Uz debesīm, uz Dievu un uz viņu cerēt. Un kas tā cer, tas nepaliek kaunā, kā teiks, bet cerība nepamet kaunā. Mēs neesam bezcerīgā situācijā. Mēs esam cerīgā situācijā, lai kāda tā būtu. 33. psalms, 16. pants. Nedz liela karapulka sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglāba varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem. Arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Lūk, tātad, ja kāds cer uz fizisko spēku, uz fizisko varēšanu, uz savu gudrību, uz savu varēšanu, uz cilvēkiem, kā te rakstīts uz zirgiem, tas vilsies. Runa ir par garīgu glābšanu, par garīgu izaugsmu, par uzvaru pār grēku, par atpestīšanu. Viss šis necik nav saistīts ar cerību uz cilvēku spēku, jo nolādēts ir tas, kurš paļaujas uz elku, uz cilvēku elku, un tātad uz cilvēku spēku. Tad cilvēku spēks jau nav runa tikai par fizisko, nav runa par kādu fizisko karu. Mēs taču spriežam par garīgo karu. Mēs spriežam tad par garīgo elkoni, ja? par garīgu palīdzību. Mēs nepaļaujamies uz saviem spēkiem sevis pestīšanā. Pestīšana ir Dieva dāvana, nevis alga par darbu. Ja tu gribi algu, riskanta situācija. Es gribu balvu, aicinājumu mūžīgai dzīvībai debesīs. Uz Kristus darba pamatu, ne uz mani darba pamatu. Salmā pamācībās lasām, kad bezdīvīgs cilvēks mirst, tad visas viņa cerības ir pagalam un netaisno gaidas iznīkst galīgi. Nu jā, netaisnējiem. Bezdīvīgiem ir šādi. Salmāns saka, bezdīvīgs, kad cilvēks mirst, visas viņa cerības ir pagalam. Mums jau, mums citādi, mēs uz Dievu. Nesaskums, tāpēc nerīkojies, nedomā kā pasaulīgie domā. Tev tā nav, tu esi ar Dievu. Tevi glābs. 39. psalms, 7. pants. Cilvēks staigā kā ēna. Un nieka dēļ viņš raizējas, viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Man cerība ir vienīgi uz tevi. Jēzu, mūsu cerība ir uz tevi. Šons Vutens, amerikāņu sludinātājs, vienā kristiešu sapulcē sludināja un stāstīja šādu piemēru par Armēnijas zemestrīci, kas notika tur pirms daudziem gadiem, un vienam puisītim bija teicis, ka, lai kas viņu notikt, jebkādu, viņš vienmēr viņu izglābs. Vienmēr palīdzēs, vienmēr būs klāt. Puisītis palika bērnu dārzā ar citiem bērniem zem gruvešiem. Viņi palika dzīvi, bet viņi bija zem gruvešiem, bet viss ēka augšā bija sabrukusi. Un viņa tēvs atnāca uz to bērnu dārzu, meklēt savu dēlu. Ja es pareizi atceros, to puisīti sauc par Armenu. Un viņš sāka rakt, sāka tos būgrūšus celt nost, jā. Sāka meklēt savu dēlu. Viņš raka stundu, divas, un viņa rokas jau bija asiņainas. Un citi viņam teica, beidz, nav jēgas nekāds. Viņi droši vien ir miruši visi.
Tēvs neapstājās. Viņš turpināja rakt, ja, un rokas asiņains, un 24 stundas laikam pagāja vai cik, un viņš aizrakās tad tur līdz tai vietai, līdz pagrabam vai kur tie bērni bija. Viņš sauca ar meni. Un kad noņēma tos akmeņus, lai tiktu klāt, tad puisītis sauca pretī, tēti. Es teicu, puisītis teica, tēti, es teicu bērniem, lai viņi visi nebēdājās, jo tu man teici, ka tu man vienmēr izglābsi. Un Armēns tika glābts un bērni tika izglābti. Vai šis nav par Dievu arī? Es esmu pārbaudījis Dievu un gaidījis, vai viņš man nāks pakaļ. Un viņš man atnāca pakaļ. Ja tev vajag, viņš tev atnāks arī pakaļ. Tu arī tiks glābts, ja tikai tu cerēsi uz Dievu. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru, man cerība ir vienīga uz tevi. Lūksim Dievu. Dievs tās debesīs. Paldies, ka tu glābi, ka tu ilūzu šniedri nesalauz. Un kvēlojoši dakti, ja ogli tu nenodzēsi. Es lūdzu, Dievs, ja ir kādi, kas skatās, kam ir bezcerība, Dievs, ka tu dod cerību, jo tu nāc pakaļ. Un tu savējos nepamet. Tu atstāji 99 avis un to vienu pazudušo tu ej un meklē. Tā ir rakstīts, Dievs. Mēs ticam tam, Dievs, es to esmu piedzīvojis. Paldies Tev par to. Es to lūdzu, kad visi piedzīvo, kas skatās šodien. To visu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dārgie draugi, man sauc Ānis Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Lai slavēts Jēzus Kristus. Tiekamies pēc nedēļas, esiet svētīti.